Mamma un viņas bagātā ģimene aizveda savu meitu uz laukiem ar mērķi parādīt, cik nabadzīgi cilvēki var būt. Viņi pavadīja diennakti kādā fermā pie ļoti nabadzīgas ģimenes. Kad viņi devās māju, mamma jautāja meitai: Nu, kā ir, meitiņ? Tev patīk šis brauciens? Jā, māmiņ, tas bija superīgs vienkārši. Nu, un vai tu redzēji, cik tie cilvēki ir nabadzīgi, vispār kaut kāds ārprāts? Tādos laukos dzīvo, redzēji, ja? Kā vēl redzēju? Nu, bet varbūt tu arī kaut ko ieguvi no šī brauciena, tev ir ko pastāstīt? Jā. Pirmkārt, mums mājās ir suns. Jā, ir baigas varu reksīts mums ir, jā. Nē, mamī, tas nav reksīts, tas ir Yorkshire Terriers. Bet viņiem ir 4 Beethoveni. Nu jā, Otrkārt, mums ir baseins, jā, tur krutais, tur nu, vāši ir padomā, ka karsts vai ne laiks, un uzreiz var iet noplunčāties, vajag Paga. Viņiem ir tāda upe, es vispār galvu neredzēju. Treškārt, es aizmirstu, kas bija treškārt, bet ceturtkārt, jā, vēl viņiem bija, zin kā, nezinu, kas mums ir tās superīgās, tās mazās, kur veikalāta viņas bija tās lampiņas. Nu jā, nu teicis, pirka drausmīgi dārstkārt, bet nu kaimiņiem vismaz krutāks mums tagad, zin kā, viņi skatās. Nu jā, viņiem zvaigznes, tur baterijas mainīt nevajag. Un piektkārt, piektkārt, mums redz tur tas mauriņš, un tur tāds nopļauts un līdz žodziņām, vai ne? Nu jā, iedomājies, kā tev teicis, katru svētdienu šitā pļauj, un es nopakaļ. Jā. Bet, klausies, jā, viņam viss horizonts. Kad mazā meitene bija beigusi, mamma sēdēja kā mēma. Paldies, mamma, ka parādīja, cik mēs esam nabadzīgi. Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodīgi, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošu bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. 1. Timoteja 6:7.